Tātad, labdien! Šodien ir ārkārtas nokšanā nodomas sēde. Jautājums ir viens, bet visnotaļ tāds svarīgs. Tas ir nokšanā nodomu pašvaldības pamata budžets 2016. gadam. Trešdien bija Finanšu komitejas sēde, šodien ārkārtas sēde, un lūkšu vārdu Dzintrai Krievānei, lai viņi iepazīstina ar galveniem budžeta projekta cipariem. Lūdzu. Tātad pamatbudžeta 2016. gadam ieņēmumu kopā plānot 1 896 800. No tā ieņēmuma iedzīvotāju ienākumu nodoklis 880 598, nekustamā īpašuma nodoklis 160 293, valsts nodevs un kancelējas nodevs 725, valsts budžeta transferti 597 306 un pašvaldību budžeta transferti 89 900. Mūsu pašu iestādes ieņēmumi par komunāliem pakalpojumiem, skolēnu ēdināšanu un dažādi citi ieņēmumi 160 978. Tas ir arī visi ieņēmumi. Izdevumi kopā 1 993 657. Tātad vispārējiem valdības dienestiem 380 527. Sīkāk nepakavēšos varbūt, kas tur ir iekšā, tāpat kā katru gadu mēs esam runājuši, tagad jau jūs apmēram zinat, kas zem kura koda ir paslēpts vai ielikts. Lielākās pamatlīdzekļu iegādes vispārējiem valdības dienestiem, tātad dators priekšsēdētājām, kabineta iekārtojums sekretārei, sabiedriskā kārtība un drošība 48 181, lielākais izdevums jauna transporta līdzekļu iegāde policistiem pa 12 000. Tur arī ugunsdrošības izdevumi, ekonomiskā darbībā izdevumi 234 267, kur ir sabiedrisko attiecību speciālistu algas un visādi veidi sabiedriskās attiecības sadarbība ar Giterslo un citiem partneriem, suvenīru iegādes un prezentācijas, siltuma ražošana, ceļa naudas, ceļa remonti, pamatā neliela summa iesaukumam, ceļa projektēšana remontiem, kuri būs mums jāiesniedz, lai apgūtu mums atvēlēto Latvu finansējumu ceļu rekonstrukcijai uz saimniecībām. Tā ir vispārējā ekonomiskā darbība. Pie vidas aizsardzības 33 384 izdevumi, kur ir atkrituma apsaimniekošana, notekūdeņu apsaimniekošana,
Tad teritorija un mājokļu apsaimniekošana 172 636 zem mājokļiem plānojam tad mājokļu uzlabošanai Upleju mājai atjaunot jumtu. Lapeglis. Lapeglis, piedošana, jā. Un Mazaldara rekonstrukcijas projekts. Vēl dažādi siltumierīču remonts dzīvokļos. Teritorija attīstība, kur pie subsīdijām, dotācijām ir tādi vispārīga rakstura iedzīvotāju konkursu projektiņu līdzfinansējums. Ūdens apgāde, ielu apgaismojums, pie ielu apgaismojuma paredzēts ielu apgaismojumu rekonstrukcijas vai atjaunošanas projektēšana. Neliela summa veselības vai praktiski ēkas uzturēšana, apsardze 1405, atpūtai, kultūrai 180 038, tur ir iekļauti viss plānotie pasākumi kultūras namā, bibliotekā, muzejā. No lielākiem izdevumiem kultūras nama apgaismes, skatuves apgaismojuma otrā kārta. Ir arī novads svētku izdevumi. Lielākā summa budžeta izdevumos ir, protams, izglītībai 799 375. Tas ir gan mērķdotācijas pedagoga algam, gan pašvaldību finansējums algām, pedagogiem, apkalpojošam personālam. Un lielas summas šogad ir tā jaunā korpusa, rekonstruētā korpusa iekārtošanai. Iekārtas mājturības kabinetiem, pirmskolas vecuma grupiņām. Sociālajai aizsardzībai 143 844. Tas ir atbalsts veciem cilvēkiem, kas mīt senioru mājā, ģimenēm ar bērniem. Tad tas ir bērntiesas izdevumi un jauniešu centra darbības nodrošināšana izdevumi. Atbalsts sociāli atstumtām personām 37 200 un sociālā dienesta darbība. Te pamatlīdzekļos ir datoru iegāde sociālā dienesta vadītājiem. Tas arī īsumā viss izdevumos. Ir pēc ekonomiskām kategorijām sadalījums. Un naudas līdzekļu starpība starp atlikumu gada sākumā un gada beigās ir 160 946, tātad gada sākumā atlikums ir 260, 308, gada beigās 100 000. Un aizņēmumu pamatsummas atmaksa 2016. gadā 64 089 eiro.
Mums ir uz gada sākuma aizņēmuma pamatsummas atlikums 599 305 eiro. Faktiski 7 aizņēmumi vēl ir, bet 2 no tiem arī šogad beigsies, būs atmaksāti. Un saistības apjoms šobrīd mums ir 4,18% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Par pamatbudžetu tas ir viss. Kas ir par pamatbudžetu jautājumu deputātiem? Skaidrojums jūs noteikti izlasīsiet mājaslapā, kur sīkāk ir uzrakstīts, ko kurā struktūra vienībā lielāku iegādāsies. Par speciālo budžetu informāciju? Informācija par speciālo budžetu. Tātad ieņēmumu 73 928, tā skaitā dabas resursu nodoklis 4500, priekš autoceļu uzturēšanas valsts finansējums 69 428, un tas arī ir sadalīts starp ekonomiskā darbībā, zem kuras iet autoceļu uzturēšana, tātad ir izdevuma daļā pieliekot klāt ieņēmumiem atlikumu uz gada sākumu. Izdevumi ir 87 794, un vides aizsardzībai šī gada ieņēmumi plus gada naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu, tātad izdevumi 17 808. Gada sākuma atlikums bija 31 674 eiro. Iedevuma kontā atlikums ir 1402 eiro. Tas ir ziedojumi par? Ir dažādi, starp citu, runājām iepriekš par Piksāra baznīcu, turpmātiem ziedojumiem koncertos ir savācies pār 700 eiro, 735 eiro. Ir nedaudz skolas, ziedojumi vēl skolai, papīram un katrīdžu iegādē, ko skolēni vecāki iemaksā ir ugunsdzēsībai. Paldies. Tā, vai par spēcbudžetu ir jautājumi? Vai par kopēju, teiksim, par visu budžetu kopā kaut kādu jautājumu, cits skatījums priekšlikumu? Ja nav, tad budžets ir gatavots vairākas nedēļas. Tad es arī pēc šī sagatavotā priekšlikuma aicinu to apstiprināt, par to nobalsot. Kas ir par, kas ir pret, atturās, paldies. Tātad Naukšāna novada pašvaldības 2016. gada budžets ir pieņemts. Paldies. Tas arī bija faktiski vienīgais darbkārtības jautājums. Es to slēdzu. Paldies.